Teorētiski šeit mēs redzam deputāts, kurš ir netālu no psiho mājas, tā kā viņš mašīnai nolūz sačakarējies ritens, ja? Viņš ilgi un dikts nesaprot, kā viņu tur dabūt vaļā un kas tur notiek. Tātad ritens nokrīt, ja? 2 stundas mokās to piekabināt atpakaļ, bet nekādīgi nesanāk, ja? 2 stundas caur sētas caurumu uz viņu skatās pacients. Un beigās pacients saka, tu paņem no katra riteņa pa vienai skrūvei, ieskrūvē to riteni un gan līdz mājām tiksi. Un ko es saku? Kā jums tas ienāca prātā? Jūs taču tādā iestādē ārstējaties. Es varbūt esmu psihs, bet ne idiots. Wow!